Čau visiem. Atsakot, ar mani te prikals notika. Man uzaicina draudzēties viena meitene, Martina, uzvārdu neatceros. Tad es apstiprinu, viņa pēc kādu laiku man uzraksta. Paldies, ka apstiprinājām tā tālāk. Ok, labi. Tad mēs sākam sarakstīties ar viņu. Viņa saka, ka ļoti smuka meitene, viņa tur, jā. Viņa ir garlaicīga, viņa tēt ir mājās, viņai nav ko darīt, jā. Un gatava ar manīm virtuālo seksu izveidot. Labi. Ok, tad viņa man saka, vai man ir Skypes. Es pasaku savu Skypu. Ok, viņa man uzaicina, es apstiprinu. Tad es vienkārši ņemu. Viņa man zvanīja. Teica, lai es zvanu, bet es nepazvanīju, viņa man uzvanīja. Labi, tālāk. Tad viņa parāda sevi. Viņa ir pusplika. Tīri bikīnī tikai, ja? Tad viņa vienkārši izģērbjās. Sāk rādīt kaut ko tur. Ok, un saka man, lai es parādu tagad sevi kailu. Un es tā padomāju, ko tur. Labi. Tad es viņai teicu, lai parāda vairāk. Tā, lai es varētu uzbudināties, jā, teiksim, no tā skatījuma. Un tā tālāk. Ok. Tad šito te viņi izslēdzās ārā. Bet ne jau vispār izslēdzās no Skype, jā. Vienkārši izslēdz video, lai es neredzu viņu. Un teica, ka kamēr es neparādīšu sevi kailu, jā, tikmēram viņi sevi nerādīs. Ilgi lauzos, kroči, ok. Parādīja arī sevi, un tad hop, pēkšņi parādās viņas video pazūd, un parādās mans video, kā es parādīju sevi kailu. Labi. Tad sāk rakstīt vēstuli. Ja es negribu, lai visi man draugi Facebookā redz, jā, šito video, jā, lai es samaksāju sākumā 900 eiro, un vēlāk jau 500 eiro. Es, protams, sāku dzenāt muļķi. Teicu, ka nesaprotu neko, man ir pilnīgi vienalga, tur es vispār redzu bez kompleksiem, man pilnīgi pie pakaļas, kas tur redzēs, kas neredzēs, tā tālāk. Man sakot, es tur sarakstījos jau latviski, lai viņš pats tur tulko, jo tas reāli hakers bija. Beigās vienkārši viņš ko izdarīja. Viņam apnika, kad es ar viņu tur sarakstos latviski, to, ka redz, ka es neko nemaksāšu, jā, vienkārši paņēma un izdzēsās. Vienkārši pazuda. Tā kā neuzraujieties, ja parādās jauna meitene Facebookā, simpātiska, jā, un pēc tam jums piedāvā sazināties Skype'ā, saprotiet to, ka tas ir hakeri joks. Krāpnieki uzdarbojās, kā sakās. Tā kā tā, esam uzmanīgi un piesardzīgi. Labi, davai, čau!